Kroģi, jā, zikā mums ir jāizdomā reāls laiks, kad mēs šo visu varam nofilmēt, jo šitāds bullshits, kad man zvana, tev zvana raksta. Mums jātais vai nu pa nakti, vai no rīta. Vai nu nav cita laika reāli, vai nu pa nakti, vai nu no rīta. Pa nakti var tad, kad... Nu, bet sestdienas rīts ir laba opcija, man liekas, neviens šīs nezvanīs. Tā, nu labrīt. Esam atgriezušies atkal brokastu šova nākamajā epizodē. Ir iznācis jauns battles, showmatch battles starp, ko mēs skatīsimies šodien, Amanito un EV. Tā laikam viņš sauc? Jā. Okay. Nu, nezinu nevienu, nezinu ne otru. Kā jau ir jāsaka, es esmu tas čoks, kas neko nav redzējis, kas neko nav klausījies. Šis ir tas čoks, kas kaut ko ir redzējis un kaut ko ir klausījies. Tā kā es domāju, ka mēs kaut ko no šī visa varētu kopumā izspiest. Tā kā, jā, tas, ko es esmu redzējis un ko varu pieminēt, ir, ka Amanito piedalās trešo sezonu, ne pēc kārtas, gan viņš piedalījās pēdējā sezonā, kas bija 3. sezona, zem Sagvārda Mušmira, un tur zaudēja 8-daļfinālā pret Odu, un pēc tam piedalījās 4. sezonā, kas bija pēc 1 gada pauzes, tur viņš jau bija kā Amanito, un tur viņš zaudēja finālā, dabūja 2. vietu maziem rūdim. Atkal kāds zaudēja mazajiem rūdim. Es reāli, rūdis mazais piedalās? Nē, mazais rūdis nepiedalās. Un starp citu, mēs esam sagatavojuši tāfelīti, mazliet pārtaisījuši. Attiecīgi šeit ir pieteikumi, visi, ko mēs noskatījāmies, un atlase. Atlasē attiecīgi būs 8 pāri, 16 dalībnieki. Diezgan garš pasākums varētu būt. Ja nemaldos, 2. novembrī ir pats pasākums, nopērciet noteikti biļetes, aiziet pasākumos, parasti ir krūti. Šis gan būs, noteikti kaut 4 stundu 5 pasākums, bet viennozīmīgi, Geņo, ka būs tā vērts. Kas tas ir pa datumu? Kas tā pa dienu? Kas pa datumu ir 2. novembris? Tūlīt skatāmies, kas tas ir. 2. novembris. Tas mums ir svētdiena. Jā. Ko tu dari svētdien? Nē, sestdien. Sestdien, faktu, ko dari sestdien? Šo sestdienu, ko es daru? Atpūšos, Geņo. Pērkam biļetes un braucam? Bet būs stulbi pēc tam komentēt, ja mēs būsim bijuši, ne? Nu, mēs varam uz vietas filmēt un komentēt. Mēs varam samesties tā, ka mēs neatceramies. Nē, ok, labi. Kā opcija mēs šo varam izskatīt. Jā. Līdz 2. novembrim mēs varam skatīt. Es jau nezinu, vai mēs tur vispār tagad varam iet, ka mēs tā zinu. Noskatīšu, kas dabūsim pa muti ar zilām acīm filmēsim nākamās epizodes. Jā. Bet ātri, pirms mēs ķeramies pie battle skatīšanās, laikam jāpastāst, ko mēs šodien brokastīs ēdīsim. Starp citu, šodien brokastis ir, man pulkstens rāda, ka ir 1 pāri 12. Jā. Bet patiesībā ir 1 pāri 11. Vienkārši šonakt pagriezās laiks, un es vēl neesmu pārgriezis pulkstenī. Ir nakts no svētdienas uz pirmdienu. Jā, tā kā, bet kā jau tas ir brokastu šovs, mums ir iecerēts ēst brokastis. Šodien brokastīs pa nakti. Mums ir čurrosi ar sīpolu gredzeniem. Laikam jāsaka paldies Balerijai. Es Balerijā šo visu nopirku. Man beidzās darbs, un tas tā kā pašās beigās sarunāju, lai šitā ir barbecue, jā, sweet chili. Jā. Es pašās beigās sarunāju, lai vēl siltu ēdienu es varētu dabūt, lai pašās beigās, ka jau griež nost virtuvīt, visu slēdz ciet, lai ātri iemet fritierī to visu uztais man, lai mēs varam kaut kādas vismaz brokastis implementētas uztaisīt. Eļļa brokastīs. Un citu mums ir tēja, tā ir kaut kāda veselības tēja bronhiem. Es nezinu, redzēsim. Varēs pīpēt tagad, bronhi veseli būs. Bet ātri ieplūgošu to, kad, runājot par Baleriju, paldies Balerijai, ka viņi mums teorētiski ir paglābuši, lai mums būtu kaut kāds brokasts. Un piesakojiet arī Balerijas YouTube kanālam, ieliksim aprakstā taisa krūtas epizodes kā faktogrāfija. Tiek uzaicināti zināmāki, mazāk zināmi mūziķi Latvijā. Viņiem tiek uzdoti jautājumi tieši konkrētas atbildes. Aptuveni stundu garš video. Interesanti paskatīties. Tā kā droši piesakojiet un noskatieties. Jā. Bet ķeramies pie ģēles. Ja? Es īstenībā ļoti gaidīju šo. Zini, kā ir? Pirmo to, ko mēs skatījāmies, tos pieteikumus ļoti patika.
krūti. Tur bija, reāli inčīgi bija paklausīties. Tas pirmais šomačs, ko mēs noskatījāmies, nulle vispār emocijas. Man tādā ziņā bija par to, ka es nesapratu, kas tur notiek. Tagad ir bišķīt jau apjausmu, ko man sagaidīt no šī. Tā kā es ceru, ka būs arī kaut kas tiešām interesants. Un mēs neesam redzējuši to batli iepriekš. Mēs esam sarunājuši, ka skatāmies visu pirmo reizi. Tāpēc arī, ko mēs dzirdam, to dzirdam, ko nedzirdam, to nedzirdam, ko pārprotam, to esam pārpratuši. Un tā arī tālāk, ka visi kopīgi dzīvosim. Labi, mācam, jānoņem no tās mērķis, lai mēs spējas spiežot pirkstu mērķā. Spējas pa mērķi, bļa. Dāj, mācam. Kas tev ir? Siemērts pirkstu. Tā viss nopietni. Šī ir nopietna lieta. Ja? Jā, mācam. Vienkārši uzlaic fullscreen. Ko uzslēgt? Fullscreen. Labi, tinam pār reklāmu. Tu tātad esi pret azartspēlēm. Ejo, mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 371 battles. Palādīju, vai mēs varam iedot roksnē? Ir jāatcerās? Nav jāatcerās. Mēs esam laikam atraduši mājas, bet pirms mēs ejam pie battle, pie ļoti speciāla battle, es gribu pateikt paldies mūsu sezonas un mūsu šaumašu sponsoriem LVB. Iedod maksimāli rokstu viņiem! Nebija maksimāli. Un tāpat es gribu pateikt paldies Saltam un gribu pateikt paldies arī Monster Energy. Tā kā bez jums nekur. Paldies. Ok, labi, ejam pie battle. Šis ir speciāls battles. Pirms battle Džeki pateica, ka būs ļoti karsti, un lai es neuztraucos, tāpēc, ka trash talks te ir atļauts un vispārējais kaut kā tā. Tā kā būs karsti, tāpēc reperi pa labi no manis saka, kas tu esi? Jau E.V. Ja BV pārstāvot kreiso krasu brīvrumu projektu un Timeless uztaisim troksni palādījumu. Es gribēju teikt, ka Čom ir līdzi. Mēs viņu gaidījām. Es īvi, man liekas, kāds gadus 3 atpakaļ jau bija rakstījis, ka jānāk ir. Re, kur viņš ir. Un visiem labi zināmais 4. sezonas finālists. Reperi pa kreisnamā saka, kas tu esi? Tas, kas izlīd no zemes, tas, kas pat taisno no kārļiem. Amanito, fuik! Kārļi kaut kādā apdzīvot. Ok. Viņš to vajadzētu kārtē. Pēc izlozes pirmais, kas saka, ir reperi. Bet sākot, es šobrīd dzirdēju, uz kuru tu lēci savu naudu. Es nespēlēju azartspēles. Tu atceries vispār, kā viņas sauc? Amanito un EV. Pirms mēs sākam iedot maksimāli trokstu palādījumu. Es dzirdēju vispār kaut ko saprast, kas tur notiek. Melo Shake un Amanito, let's go! Tu esi tas īvī, ja? Šitais tā. Tu, bļet, zini, kas es esmu? What the fuck is wrong with you? Bļet, Dīvs, though. Karoč, publiski paziņojums. Viņš gan jau ir sagatavojis baigos pants, bet viņš nekād nebūs sagatavojis pret mani kaut ko tādu, ko es pret sevi esmu sagatavojis. Ko tu domā? Nu, tu dzirdēji šapu. Vai, bļet, notiek sevi, ja tu esi tāds loks? Ok, šitā ir salīdzinoši pirmo reizi, ka vienam no viņiem ir jau tūlītās jāsāk, bet otrs vēl, ka viņi vēl kaut ko savstarpēji tur diršās. Es domāju, ka tas ir tāds, paredzēts. Tā nav it kā pieņemts. Ok. Bļa, kas par debīlu skaņu ar savu 7. maņu jūtu, ka sēne ir autis. Vecākā klasē bija čaļi, kas viņu sauca pa Staļiņu, jo Krievu ģimene bija audzis. Domā, ka atnāks te latviski prātus papis, bet prātu papis apāc tam galva tukša tā kā drauciņš. Ja viņam redzēja fujeku seja zilumu šķilo, jo šitam fujakam ar sevi bija kautiņš. Pastāsti, kā sīks aiz omes dīvān mīz, jo mīz aiziet uz toleti, kas pagrabstāvā dīvainīts. Dirsējs tīrstu, patveries no patiesības, solīja, kā albumu jau pavasarī izlaidīja. Bet tas beats ir kaut kāds tāds ļoti dārgs un tāds lēns un, nezinu, interesants. Ir tā, ka, te ir atkal tas, kad viņi beatus paši izvēlās, ja? Bet tu beigsi to prasīt. Es gribu saprast. Nē, es domāju, ka nē. Viņi pēc tam varēs izvēlēties.
Nu tad viņiem iedod šito, nu tad sākās lēni, un tad tas pakāpeniski tā tad aizies ātrāk. Tas bija viņam, Nu, ko es nezinu? Kā es neheitoju, es vienkārši nesaprotu, kādu gribu, lai es to zinu. Tu esi redzējis kaut ko? Es atvainojos, tu biji bišķiņi redzējis. Es bišķi redzējis, bet neko daudz nesaprotu. Cik reizes teici, ka būs, es tūlīt izskaitīs. Nē, es nevaru, jo tu to neatceries īsti. Jo, kad agras rīs, tu mosties un pie kāša ķeries drīz. Domā, ka bez tevis neviens zemes lodi negriezīs. Zini ko, ar tevi vienā galvā besī dažreiz būt. Tu paēri hesīt, pēc tam sūdzies, ka tev vēders sūdīgi jūt. Gribu bīdīt. Bet viņš pats pa sevi dirš laikam visu laiku. Nē, nediršu. Tas viņš visu to saka pats par sevi. Viņš to par viņu saka. Nē, viņš par sevi saka, man liekas. Viņš sākumā teica, tu man nevari pateikt neko tādu, ko es pats neesmu pateicis, un tad viņš tagad dirž par sevi visu to pirmo raundu. Lai viņam vairs nebūtu ko teikt tagad. Pagaidiet, kurš ir Krievu ģimenē uzaudzis? Viņš, es tā sapratu, ka viņu sauc par Taļinu bērndarzā vai skolā, jo viņš bija Krievu ģimenē audzis, un ka viņam bija bail iet. Tev bija bail. Tev bija bail. Jā, bet viņš tur ir kaut kāds, tā kā pats sev, man liekas, tur šobrīd batlo, bet nevar saprast. Bet tu tik savā trūpā sēd, cik var cito lunī, blē, mauc uz tu iepis lunī tūn. Neesi monstrs, tev prosta galva maskā skūbī dūt, un neiec frūtī lūp un tik saki, ka mācīsies to sūd. Tu esi slings bez gala, tak atzīsties tu mums. Saki, esi pats, bet grūtā brīdī palīdzību lūdz. Bet šodien šeit no manis tu to nedabūs. Gai, kad sajies sviestā, tad no tevis sepšu edibuls. Būsi manā pagrabā, līdz beigsies tavā vēnā. Pulsta pusī, puika pīsties, bet tās bailes nedod ienākums. Pienāktums, uzsprāk no dusmām, tev jau kā ieradums. Pār muti nāk jau melns, kamēr tu saki, ka tu dievam tūs. Uzvedies it kā priekš sevis ķermenī, tev vietras trūks. Tu pēc tam ekrānā no dienas papis vismaz 5 stundas. Tu pat līdz galam no labs, kur nu vēl. Tur fonā izstāst cilvēkiem, tas beats ir tāds, ka cilvēkiem pat ir grūti kustēties līdzi, jo nevar saprast, kas tur notiks. Pastāst. Labāks, saindējās ar sēni, līdz sāka viņš domāt, ka viņam viss sanāks. Meklē tik dziļi un tālu, nevari saprast, ka visi te patās. Streso pa daudz un izēra alu, līdz parādās tas tavā ādai. Gribi, lai pasaule galāj, 20 reizes tu gadāji. Saki, ka tev vajag terapeit, bet tu terapijai tikai garām ej. Zini, kā būtu tev labāk, bet tu nedari neko lietas labā. Daudz vietas uz trotuāra, bet tu ejot ārā tāpat iepisi stabā. Pirms tu pasaki, čoki fake. Tu paskaties pats, ko tu pazarē. Netaisi pazoru, pazemēji padla, tu prosti te skābekli patērē. Tevis dēļ elpot man grūti, jo kurījot dūmu, tu plaušas man čakarē. Nāku kā cirvis, es fujek, tu pagale. Pagalam, ble. Zini kā, tas beats priekš manis bija tāds, ka, es baigi nefonēju pa beatu. Tad, zini kā, man liekas, ka Samanito gribēja bišķīt aktīvāk močīt. Zin kā, kāds beats tā, kā ir, tā ir. Jā. Bet, manuprāt, bija diezgan mid. Ja godīgi, manuprāt, viņš ir atstājis šobrīd priekš EV labu iespēju izrauties priekšā. Redzēs, ko viņš būs sagatavojis. No EV, es domāju, mums ir visas iespējas sagaidīt kaut ko arī angļu valodā, angļu mēlē. That was weird as fuck now. Ok, viņš tā kā pret sevi nobat. Kāpēc viņš angļu mēlē mauc? Es te pateicu, tāpēc, ka vienīgā man tāda pieredze arī viesi, viņu neesmu klausījies, bet kaut kad bija vecos laikos Skūtaļa koncerts, laikam Fonstrītska Vils pagalmā, kur iesildīja EV. Tas jau bija pasen pirms kādiem 5-6 gadiem. Un tad tas EV nomauc kaut kādas, nezinu, tur ap 7-8 dziesmām visas angliski. Tā kā viņam laikam ir kaut kāds albums angliski vai mixtapes vai kaut kas tāds. Tāpēc viņš laikam jūtās brīvi angliski. Okay. Tāpēc es pieļauju, ka mēs varētu kaut ko tādu sagaidīt. Labi, tikko, ja viņš ar kaut ko tur uzpļukstēja angliski. Ko viņš uzpļukstēja? Es nesaprotu angļu valodu. Man liekas, viņš kā lame bija vai weird as fuck. Kas ir weird as fuck? Floyd. Okay. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Labi, palaidīs beat. Ok, labi, vīri jāatbild, vēl šai, ka izriet.
Ok, šis ir weird as fuck, homie. Es vienkārši gribu to pateikt to. Bet to ir... Labi, ok, jā, daram to. Pats vainīgs. Ok, labi, tu man... Tad jā, viņš nodirs sevi, tas Amanito. Ok. Viņš mīza Zomas dīvāni pats. Bet respekt, ka viņš to pateica. Baga, viņam ir tā taktika, tagad nodirsīšu pirmajā sērijā. No, es lai tam īvī vairs nav ko teikt. Jā, nu, ja es pats pateicu, ka tu mīzi Zomas dīvāni, tad ko viņš tev var pateikt? Bet es ceru arī, ka viņam tā ir kaut kāda veida tāda attīrīšanās, zin, ka viņi tas vairs nemocīs, ka viņš tev publiski pateica. Mazāk grāks. Vajadzēs visu plādījumu, lai iesaistās lūdzu. Visi šeit. Ej, jau, visi, kas ir funkcijāta, paceļ vienu pirkstu, saka EVA dirs, jā, visi, kas palādījumā, paceļ savu pirkstu. Viņām divi laikam sevi ir nodomājuši nodirst. Saka EVA dirs. Jau, ja domā, ka tu īvi zini, ļauj man kaut ko pastāstīt. Servēt kausu paplātīts, piedevām vēl atplātīsi. Kāpēc tagad rakstās viņš, tad visiem rodas tapātī? Tāpēc, ka to sūdu nejūt un nejūtīs kā paralīzi. Tātad, reper, uztaisam te testeri. Paceļ rokas tie, kas klausās īviju. Kā redz te, ir reversais nacisms, jo neviens pret rokas neceļ un tev apsveicu par to, man. Tu bēdlo te ar no-name-u. Īvijas sliņķis izskatās kā cits no ledus laikmeta. Jā, viņi laikam, es nezinu, vai tas ir sarunāts vai ne, bet viņi paši sevi abi divi nodirš. Un, ja tas nav sarunāts, tad tas ir diezgan pat vēl interesantāk nekā, ja tas ir sarunāts. Bet es nezinu, moši viņi čomi. Un viņi to es nezinu. Aplaudē, kad skaitīt beidz. Īvijam, kad aizverās. Nevaru padomāt īsti, man galva pa lielu. Par sevi tomēr vēl kaunos ikdienu. Padomā rūpīgi, ko īsti nozīmē burti EV. Eduards Veidenbaums, electrical vehicle. Pareizā atbildi pohu, jo pasaki pats, kam pistas sūds. Piemetos lapē tik klātu vēl steigā rakstu. Īvīs ir čuvaks no kreisā krasta, kurš paga nekad nav nācis no kreisā krasta. Esmu rekordliels papisējs, vārdi konšos samisējs. Nevaru pat trapīt ritmā tagad, ej. Man iznākums jau zināms, jo tas vēsturē jau datējs. Esmu brīvrum projekts Džeks, kas nav nevienu betlu pacēls. Jau, vārds alfabētam, esmu staigājoši L. Pielūkšu velnu, lai man dzīve būtu staigājoša L. Jo man vienmēr ir sūdīgi, tu jau zini, kā man klājas. Mans muzons sūkā tā kā Meek Mills, Didija mājās. Jau redzi šo te duhu, kuru... Ok. Neskatoties uz to kopējo konceptu, ka viņi nodirš pats sevi, bet es labāk sajūtu pagaidām EV flow un EV tā... bišķiņ saprotamāk pastāst. Varbūt atkal tur Amanito pateica miljonus kaut kādas slēptās lietas no kaut kādiem nevienam nezināmajiem sezonām, kuras neviens nav redzējis. Un tagad mēs to nepieminēsim, bet jā. Nē, pagaidām man, ja sākums tam īvī likās, viņš kaut kā, garām tam bija tam likās, ka maudz. Bija tā kā, jā. Pa savam likās pirmais. Tas. Likās, ka viņš tā pa savam maudz. Savu bītu izdomājis. Jā. Bet tagad, nē, ir krūti, man šitais patīk. Kas tev patīk? Tas, ko viņš maudz, tās rindas, viņa rindas, viņa tekst. No tev. Paņem. Pagi, tēk, ķer. Ir. Arī kur priekšā. Bet arī priekšā. Karoči, paliec, liek mums šķīvi, ok? Tu liek šķīvi. Viss padīrs. Es te līkšu pa vidu. Kopēji. Tā vienkārši atstāt kaut kur uz grīdas. Kopējais rullīt. Tā, davai, jā? Sev te esmu skrāpējis, tas ir precīzi skaits tam, cik daudz L-es esmu paņēmis. Tāpēc visi, kas ir funkcijāta, paceļ savus pirks, saka EVA dirs. Visi, kas ir funkcijāta, paceļ savus pirks, vēlreiz EVA dirs. Pants, bļed, this was weird as fuck, homie, chief. Mēs varam pat nopiet uz vienu, bļed, this was weird as fuck, bro. Jā, tas bija sarunāts. Es neko te nesaprotu, Čeki vienkārši atnāc viens otru nodirs, kas tas ir, bet ierodam troksni! Man liekas, viņi atnāc sevi nodirs. Ok. Bailes, kas būs otrajā raundā. Bet let's go! Amanito, ierodam troksni ar otro raundu vēlreiz!
Aiziet, Melošēk! Jā, nu ko laiks viņiem iedot to, ko viņi grib? Yeah? To, ko viņi grib? Labi, te pa īsto uzmetlojam. Ko? Nāca visu, kas tev ir. Jo, tev grūti elpot viegli, kad ar alkoni vilkš. Vakar ēdu vistu un pēc tam vēl līvī pa virsu. Tava elite vāja, visus uz Elies vadu. Pirms to eju uz vannu, ieliec viņā elektrības vadu. Tev ekstra vāji sanāk to, ko eleganti varu nodirst episki vakarā. Tad to izdarīšu atkal. Tev ereksija veidojas, kad es te biku paspļauju. Un saule jau eklipsē no tavu milzīgā bļa pakaušu paklau. No sava troņa nokāp, jo tu jau retāk raksti nekā esi artista blokā. Bet šitais beats ir karaliski un badīgi. Okay. Kas tur par to pakauts viņam tam īviem mati atkāpjas? Varbūt. Nē, vienkārši es domāju, varbūt tur ir kaut kas zināms. Head and shoulders vai varbūt. Amanito bišķi pēc kaut kāda pirtnieka izskatās. Ar to cepuri. Pats ar sevi savā prātā kaut ko spārdies ar rokām, cerot to, ka tavas grūtības drīz pāries ar mokām. Nu tu jau nevarētu prosta aiziet pakāties kokā, jo tieši to, ko tev vajag, tu īzī dabūsi no tā. Tu nav smieklīgs, man ir patiesība katrā jokā. Neesi uzmanīgs, tevi īzī ir novākt ap dienas gaismu. Apgaismo tiekšas ar dienas gaismu. Tu no skaņas gribi pelnīt lielu maisu, bet tev nakts maiņas un tu pat neredzi dienas gaismu. Man arī dienas gaisma pret tavu vakardienas gaismu. Tev tuneļa galā, kad izpūl pēdējo tu gaisu, līķi pabīdam malā, kamēr es pisu fucking tais. Mēs šeit esam divi, bet tikai viens no mums ir nice. Īvi izdarīja es to izdarīju skaisti. Tu esi mans draugs, bet man Bruno samaksāja labas naudas. Tāpēc es te gribu, lai viss pūlis tagad sauc. Īvi bez dzīvības, līdz tu paliec suka augsts. Īvi bez dzīvības, īvi bez dzīvības, īvi bez dzīvības, līdz tu paliec suka augsts. Īvi bez dzīvības, īvi bez dzīvības, Tevi pazīst labi, es agrāk dzīvoju Kārļos, kāpju kokos, esmu stiprs un es nesitu vājos. Tāpēc pirms batla ar tevi ar savu morāli rājos, jo viņš skrien tikpat ātri, cik es pastaigājos. Man ir punchline krājums, tev tik pakaļdarinājums. Spītot tā, ka mikrofonus daru antisanitārus. Tavi pantizāja bāļi, dzirdu vienādus flowus. Ja tu domāji, ka vilks tev kāju nokoda govs, beidzu dedzināt tiltus, kad es nopratu to, ka tie domāti, lai tu no viņiem nolektu nost. Es tev izdaru sāpes un tad nodaru Nu, atkal ir tāds, man liekas, beats ir labs, skanējums ir labs, flow ir labi, bet es neesmu pagaidām dzirdējis neko ne tādu baigi pie kā apstāties, tādu smieklīgu, vai arī ļoti personisku. Man liekas, viss, kas šobrīd bija teikts, ir tāds, ko varētu pateikt jebkuram cilvēkam, izņemot to, ka viņi abi ir kādos Kārļos dzīvojuši, kā es sapratu. Allegedly. Es sapratu, ka Amanito ir no Kārļiem, bet vai... Varbūt viņi abi Kārļos, abi kokos kāpuši, abi ir stipri un nesit vājos. Ostu, lai tu piedari bikses, kurām nav aizdarīta josta, sēni izdara nedarbu, tavā ausī nokārtojas. Ja tu iedarbināji prātu, tas uz manīm nedarbojas. Viņam darba pilnas rokas, kad ar roku nodarbojas. Ja tam paslīd kādreiz kāja, lai uz žokļu noparkojas, jo tas, kas zini labāk, bija tikai sūdīgs minējums. Tik dziļi savā sūdā, ka jau atgādini nirējus. Es gribēju kaut ko parādīt, bet sanāca tik vidējs. Ja tev slikti iet, bet dzīve centā nebija svinējis. Nekas nav mainījies, ja tev kāds prasa, jo no tevis te ārā nāk tikai viens un tas pats. Es vēbā meklēju īvī, bet tikai atradu krastu. Ja man spogulītī huiņa, vajag paskaties pats. Kā jums patika Amanito otrais rauns? Nu patika jau pat. Ko neies jau te liekties, vai ne? Īvi ir jāatbild. Let's go, Melošēk! Ok, šoreiz pa īstam palādījums gatavi? Jā. Ok, sāksim ļoti vienkārši. Ejo palādījumu, ejo, visi, kas palādījumā pacēj savas rokas un izstiep tās augsts, ja jums arī labi soks, tagad izstiepiet augsts vien vidējo pirks. Ejo, Amanito, visi tevi sūta dirs un sakat, hei, yo, sakat, hei, yo, skaļāk, hei, yo, skaļāk, hei, yo. Šovakar uz skatuves ir leģendas. Un Amanito sēna pēc pats savus vārdus un tagad tripo, bet tu nesēn. Drīzāk muši, kas riņķo ap tukšu ciru. Berzē savas rokas, bet drīz tā muši mira. Lūdzu, sarkan galvīt, saki man tā, kāpēc tev neskan? Vai redzi manu silkņus, ka tu pieliecies pie vecmams? Ņemu visu, kas tevi dārgs un devalvēja. Bēdzam šaupa pa bērniem un sievietēm, ne pa tēm. Nav nekāds sarkano līniju.
tā kā Putinam. Ņemu dēļ homiju pelnus un tad uztinam. Fuck that, fuļiek tavas bēres, mana svinība sev. Elpas mirdi, kā tu dzēris, būtu piģīt, bet tu neskars. Tev trūks grād, tu vairs štirīnē, tu neskars. Tev trūks grād, jo tev nav zinība, ne tu neskars. Tev trūks grād, tu knapi sildīt vari bītu, bļeģa vokālem, te kāds vēl battles. Un uz tāda fakta vispār jāja piebilst drīkst. Tieši tāpēc tevi nesauc končas iesildīt, jo ne jau publika ir vēsa, to tu nepacelsi tā. Tāpēc sēdi nostvās un viss ir elementāri. Jo, kad es saku amanito, jūs sakat beigts. Amanito, amanito. Kad es saku sit viņu, jūs sakat nost. Sit viņu, sit viņu. Jo mums abiem patīk anšas dziesmas, izdarīsim schēmu. Un varat sekot līdzi, būs kā Viktorīnas spēle. Tu neesi pīli, bet sepetis man ceļā, kurā klāja pēc. Dabūn maizi tā kā lietuvietis, īvīs klāja pēc. Dorot pilsētām galvas tikai panču dēļ, jo tā ir mana Rīga. Tas bija kaut kāds smags lines, bet es īsti nesapratu, ko viņš teica. Kaut kas, ko referents uz Āns pēc dziesmu pīli, tur bija varbūt uz vēl kaut kādām anšu dziesmām, bet es to visu Tāpiem patīk anšas dziesmas, izdarīsim schēmu. Un varat sekot līdzi, būs kā Viktorīnas spēle. Tu neesi pīli, bet sepetis man ceļā, kurā klāja pēc. Dabūn maizi tā kā lietuvietis, īvīs klāja pēc. Dorot pilsētām galvas tikai panču dēļ, jo tā ir mana Rīga, tajā daru, ko es gribu. Paga, teicu pilsētām galvas, tu neesi uz Viļņa. Laikam amanito kaunas, ka man esi uz Ilkņa. Tu ir topogrāfijas idiots, kas kļūst no starta. Saki vēlreiz, kā tu plāno sevi uzlikt uz kartes, ha? Tev lēni pielēc tā kā slow-mo jumps. Ejo, Bruno, next time, no more jumps. Tu dod man džeku, kas neprot iegriezt LV, bet kurš ir it kā viens no labākajiem LV, bet kura panči ir pa vēsu, lai pat LE degt. Pēc betla tu būs kā veikalu ķēdes Selver. Dead, bet lai nu ir in my bag, tā kā rīņu klade. Man lai nu ir, lai barīgi bēgotu rīmu mazu. Un saku rīmu, jo viņš ēdīs, ko tam stutēs. Jo mans vārds nav bīms, lai viņu ņemtu mutē. Ko? Nav nekādas atbildes. You dress like a bitch un tavs tēls tam arī atbilst. Piever muti ielic tampon, nav nekādas atšķirības. Es paslīdēju uz amanito asinīm. Pants. Diemžēl es palaidu garām vairākas labas rindas, jo es vienkārši nesapratu, ko viņš īsti teica. Vai arī tas bija tik sarežģīti, ka tur vajag padomāt ilgāk. Nē, nu es ar savām mūzikas zināšanām un savu terminoloģiju neko gudru nevarēju šeit pateikt. Jā, pagaidām pēc pirmajiem diviem raundiem es atdodu EV. Bet tā redzēs, laikam vēl pirmo es laikam atdotu amanito. Man patīk, ka tur... Par to mums dīvani? Bija ņirdzīgi. Bija pa laikam likās uzsmieties. Nē, ja godīgi jā, tad pirmo es arī atdotu amanito, bet otro EV, bet pat smagāk nekā amanito. Jo, ja būtu 2 raundi, tad es teiktu, ka EV uzvarēja. Tā, jā. Šobrīd. Bet skatāmies trešo. Ej, jau! Palādījum 371, kā jums patīk šis battles! Laiks ir trešajām raundam! Melo šeik aiziet! Baigi lielais sajūties, ko? Kas esmu lielāks par tevi, bļeļ? Čīp. Ok, labi, davai. Pamataties. Labi, ej, divas pamatājumi rītas back and forth. Singa, es gribu repot. Aiziet. Ej, jau, ej. Let's move. Ej, jau tev vīši, tas nespīd, braiž zims sūd, ka tu Es nesaprotu. Es domāju, ka viņš teica pamatājumi rīmas back and forth. Es nezinu, varbūt viņi kopā sagatavojuši kaut ko. Un pievērt zemdību nam vari vidnēt vārds, kā jau MC darbi, kādi jēga tie vajag par Epstein kaklu. Tev motors kaut ko burkš un ir tūkš, paļu bombu nepietika naudas benzīnām. Fuik, es ar tevi uzkurīju kuš, tikai tāpēc, lai tu mazāk koki besī man. Mani teksts tikai Šekspīra darbs, viņa teksts Elvis Presley on drugs. Nesi idiots, kad lekciju las, varbūt tā varēsi iegriezt kā sekciju nas. Man pretī bārs, bet nesanāk būt precīzām. Mēs anti-EV īsti, mēs tev īsti neticām. Viņš gan jau arī cepīgām, bet manā mājā neskanēs, jo pirms tu dari labi, skolā jānoliek ir eksāmens. Novēlu tev sliktu, it kā tev būtu man seks, amen. Ticim, man tavs reps ir dirsā
tā it kā būtu rektāls tests. Es pat teiktu sūdz, bet tu jau sapratu, kaut kas vietām trūks. Piemēram, atskaņas, pie tam labas kūts nāc pie sakara. Tikai neraut un noies vēl maskara. Sūtu tev bez beņkalna galā, tagad dabūsi pasēdēt. Karls personībā savā dalās, vienā salāts, otrā ir pārdevējs. Bet šī tie reperi, kas baidās padoties maksimālai atdevēji. Bet tu lai darā to, ko tu patērē, līdz nav nosēžas patērē. Mani suņi sāk riet, tā kā patvērsmē, kad ir redz svaigaļu, kuru saķert jēs. Tavi suņi ir tik lieli, tikai žoks skaļi reik, kad uz ielas, tad tie masi paliek kājstarpē. Jau bija mana rinda, vari piebremzēt, jau tas. Bet tu sapisi rindu, priecīgs ko? Višzāja balku, man freestylot. Es saku, iztraucē tevi, nu kāpēc ne? Viņi mani redzē, tāpat atnāc te mežā dzīvo. Ko tu dari šeit? Tevi pazudis veselais saprāts, Jau tu traucēju paļabom, nesaprati pāris, ko vēl spārdīsi, kā būtu Ļermontova kāja. Besītie reperi, kas nesēj, kad cēpu, vari necēt. Ok, par to Ļermontova kāju tur bija no kaut kādiem tur, man liekas, vieniem no pirmajiem geto freestyle battlēm. Tur bija Nātra pret Ļermontovu, un Nātra gāja viņam spērt. Viņš laikam viņam sanāca labāk tajā rītā. Tur vēl tas viss vibes ir tāds, zin, lietas ritīgi līst, viņi tādi stāvslāpi. Nātra, tā kā izstāst, ka viņam abiem ir grūts rīts ritīgi, un Nātra dabona iekšā, un viņš gāja viņam spērt. Topu, bet respektē battle. Zini, kas man besī? Visi reperi, kas tieši kā tēlo, ka ir brāļi. Melo tik savu zobu, paspiežot to roku. Reperi, kas nepārdomā soli, kuru gāja. Nav nekāda doma, viņi vai, visa delegācija, varat telesprākt, zina? Man tā telepātija, jakiem tāda nav, jo priekš viņiem tāda nemaz nepastāv. Pastāv nosodīt, ja krūtas drēbes nav, gribi pastāvēt, bet nemaz nenostāv. Jo nav funkcionāli, to sauc pa pimpals. Kā tu fujeks Rīgā, bet tu lēns kā igauns. Kā tu vidusskolu pabeidz, bet neesi izaugs. Laikam vidusskolu beidz, tāpēc esi tik mīt. Jaun un citas skolas nāk jaun, fujeki zin to. Kā vienmēr bija tā meta kaut ko smagu kā svin. Ja tu domā, esi labāks, tad fujek tu tripo. Un tu laikam skaties pogulī, ka saki to shit, jo man besītie reperi, kuriem besīt. Nu jā, es nezinu, es bišķiņi, ja godīgi esmu vīlēs. Bet es sagaidīju, ka viņi jauns. viens par otru dirsīs. Jā. Bet, jā, paldies. Stop. Ai, ak vai. Jā, nu es nezinu, es domāju, ka skatāmies tālāk. Tie reperi, viņi klačo tā kā bābas un ļeči kā veseres. Es tiem reperiem mestu ar pa čest ar veseru, laiks tev pateikt visu, kas man besī reperi, šī tādi reperi īsi un reperi gāļi. Braucis ar tankušiem reperiem pāri. Vai zini, kā klājams ir reperiem? Plāni. Paliek plāni, bet tie seceriet tam, kuram nepiever muti, kad mēs kaut ko stāstam. Glīcī, fully loaded plikīs, bet tas viss bija fiktīvi. Patiesībā, dziļi sirdī, viņi paņem, grib to striķī, vai pat ķieģēs iet pie kājām un tā tie hujāri diķi. Kā tu vari nebūt dzīvs, manu mazo mīļo līķi. Tā ir tā kā pašnāvība, right? Čipa tie, kas sāk un krīt uz sava zobena, lai atstāstītu. Jā, vari paskaitīt, baig, bet tavu vārdu ļoti ātri tev paši ievelk akācī. Atnāc papētī, kā mēs arī pašu patlu tagad arī apētī. Jo, man ir apetīts vain, jo vairāk ēdu, jo vairāk es gribu, tev jau var tā ir. Ja tev cīņa ir neglīt pēc dizaina, tu skaitā, kas maiz pazūd pat Mona Lizai, tev iemet ar flow, to virsū tev vizai, un tu tāpat tās par to teiksi paldies. Es pateikšu lūdzu, pirms vārdiem ēdīrs, ja kāds teiktu sūs, tad es teiktu tā ir. Attieksme sūra nav muskulatūras, bet flekso tā it kā tie muskuļi bries. Fujeki galina bērnu sevi, kamēr manējam prieks, kad es uzrakstu dziesmu, tu pienāk pie sava, tas sāk viņu žņaukt, var likties, ka drīz jau to uzdurs uz iešu. Kad ielās ejam, suņiem uzburni liekam, jo bijuši tiem suņiem ir uztura viela. Repaki trēš, jums tā musara vieta, es nevaru no pētla bez upura iet. Pusu klusumā vieta par piemiņu rep. Nē, zini kā, No. viss ir cool. Ja viņi to Zini, es sagaidīju, ka tas būs, ka viņi tur viens pret otru močīs, tā kā ar nažiem. Tā doma ir, man liekas, neviens īsti izņemot viņus pašus. Šobrīd nesaprot, kas notiek. Nē, zini kā, viņi tā kā dziesmiņu varētu uzrakstīt. Nu, viņi piederās, tas jā. ir cool. Tas viņu, kā viņi izpilda, man patīk. Bet īstenībā tie šovmači sākās tikai pagājušās sezonas beigās. Tas ir vispār jauns koncepts, un šitie džeki vienkārši izdomājuši, ka, mūs abas divas uzaicināja. Un būtu krūti. Jā, kā. Okay. Nē, to, ko Amanito māk, man liekas, vairāk vai mazāk bija redzējuši cilvēki, bet, ķip kaut kāds cits piedūriens, I guess, interesanti, bet šitais trešais man nav baigi interesanti. Tev ir? Es man pat, zini, es apstādināju, lai kaut ko pateikt, jo ir kaut kas jāpasaka, lai tas ir reaction video. Jā.
Pakiem kapakmenī rakstīs tā ir, kad nesaiet tā ir, ka katrs otrais vārds ir nepaties. Beigās tu šņurē mezlu ikā ķēdesien. Mēs pa nedarbiem skaitam debīli. Ja tu zini, kas te ir. Īvi un Amanito dabai draudzīgi iznes trash, novāc sauzīgi. Es labs ir abās ausīs, klausos Dievu, neklausos balsīs. Tik labs sūds, ka bail pats slaucī, krīt no debes. Te var pasmaidīt. Te var pasmaidīt pie kaut kādiem tekstiem, ko viņi Simte daudziņ, uz jums visiem uzmet kaudzīt, sliktiem disiem arī pauzīt. Nav vairs vārdiem man ko daudzīt, šodien uzvarēja draudzīt. Šodien uzvarēja draudzīt. Zelda sūds, bet vēlreiz. Viņi noteikti ir ārļiem. Šodien uzvarēja draudzīt. Viņu abas arī sauc kā ārļus. Nu jā, es domāju, mēs arī beigi tur nemēģināsim meklēt kaut kādu uzvarētāju vai zaudētāju, vai ne? Jā, nu, viņi abi divi bija uzvarētāji. Jā. Nu, tas trešais mačs. Zaudētāji esam mēs, kur šobrīd negribu, bet skatās šitā. Es varēju braukt mājās šajā brīdī. Nē, nu viss safe ir. Bet tā bija interesanti savā ziņā. Jebkurā gadījumā, nu, kā jau mēs bijām runājuši, mēs sekosim līdz visam, ko viņi publicēs. Nu, jo Battles zin kā, un es lielāko daļu no Battlēm esmu pat vismaz divas reizes redzējis. Nu, šitais ir viens no tiem, kurus, visticamāk, otru reizi neskatīšos. Tā kā tas ir kaut kāda veida jau rādītājs. Bet, nu, nē, man patīk, ka tas trešais. Tās rindas, ko viņi mauc Tagad trešajā patika? Jā. Okay. Man patīk. Nu, zin kā, es saprotu, ka tas nebija, ka viņi viens otru nedarš, bet kopumā, ja mēs tagad prosta paņemam tas, kur viņi sāka močīt trešo, izgriežam ārā, tas 5 minūtes, 4, cik viņi tur šāva vaļā. Ahujien, ieliec to reāli kontekstā ar, nezinu, kaut kādu man liekas, noteikti. Vienkārši tur kaut kādā ierakstu studijā un tur, es nezinu, dziesma aiziet, pat prikols kaut kāds no tā visu varētu būt. Es nezinu, man tā liekas, es tiešām nezinu. Jā, nu, varbūt tā ir kāds sāk, varbūt nav. Bet Džeki piedūrās, mēs, līdz ar ko mums bija mazāk platforma, kur piedurties, jo viņi jau piedūrās, vai ne? Nu jā, tas ir laikam tas, ka ja viņi paši sevi nodirš un kaut ko tādu izdara, kā tagad kopā izpilda trešo pantu. Jā, bet neko, mēs esam gatavi, principā, es esmu diezgan latviski sakot aizraujoši noskaņots par jauno sezonu. Tā kā jā, tad, kad mēs noskatīsimies atlasi, tad mēs, principā, liksim savus kaut kādus Stafkas, jā. Savas ekspektācijas par top 3-nieku, un tad jau redzēsim, kurš būs ticis tuvāk top 3-niekam. Tāpēc, jā, ļoti gaidām, kad sāks nākt ārā tieši no sezonas pirmie batli. Varbūt uzaicināsim kādu ciemos, arī ar mums paskatīties. Varbūt neuzaicināsim. Un, jā, turpināsim filmēt. Tādēļ paldies visiem, kas skatījās. Kā jau parasti ar jums bija Salvis un Rihards. Tiekamies drīz, skatāmies batlus, mazgājiet rokas, dzeriet ūdeni. Tēju arī, jā. Un, jā, lai visiem superīgi nākamā nedēļa. Paldies!